droša valsts, kas varētu tiešām, un ko mēs redzam, kas labi integrējās, tā ir Ukraina. Viņi ātri spēja apgūt valodu, labi integrējas Latvijas sabiedrībā, un tad mans redzējums būtu skatīties uz kultūrām, kuras spētu labi, veiksmīgi integrēties Latvijas sabiedrībā. Bet tur, kur viņi ir tie visos tais apsūdzēto statusos un administratīvo un kriminālu pārkāpumu statusos, viņu īpatsvars ir liels, jā. Un, protams, Ukraina nav balta, nav melna, jā, ir dažādi cilvēki. Citas versijas netik labās? Noteikti radikālais islāms, kur ir valstis. Tātad reliģija jautājums. Izslēgsim noteikti, tātad kristietība, bet izslēgsim Krieviju, Baltkrieviju, kristietības valsts, kas attiecīgi arī varētu veiksmīgi integrēties Latvijas sabiedrībā. Paudīšu varbūt nevisai populāru viedokli atsevišķām sabiedrības grupām un tā tālāk, bet viennozīmīgi, kas tika pieminēts tad saistībā ar organizētās noziedzības izpausmēm, kādas mēs tās saprotam. Šeit runiet pa visām bijušām Padomju Savienības valstīm un arī tās saites, kas ir palikušas vēsturiski, tās nekur nav pazudušas. Tas ir jāņem vērā. Tā izskaitā Ukraina un arī kara lauks ir būtībā arī noziedzības veicinošs lauks, un ne visi ir balti un labi cilvēki, kas un arī mēs redzam, bet, protams, kad šie te Ukrainas valsts piederīgie, kas šeit izdara noziedzīgas nodarījumus, attiecīgi arī tiek identificēti un proporcionāli arī tam skaitam, cik viņu ir pavisam. Tā jau sanāk, ka Indija un Turcija ir drošāk. Jā, mēs katru zinām regularitāti saņemam arī ziņojumus, kas notiek vispār terorismu Eiropā, pasaulē un tā tālāk. Es tur indiešu ļoti daudz neredzu, uzreiz pasaku, bet vienlaikus arī ir jāpatur prātā, ka cita kultūra, cita reliģija, tas vienmēr, kā jau es minēju, var raisīt kultūras un reliģijas sadursmes.